Esiet sveicināti ģimenes enerģiju skola līnijas. Mani sauc Ludmila Burdaša-Laiva. Šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes septembrī. Bet lūdzu ņemt vērā, ka tā ir kopēja prognoze, un tā var atšķirties no jūsu individuālas kartes. Ja jūs vēlaties tuvāk iepazīties ar astroloģiju, vairāk izpētīt gan savu karti, gan savu tuvu cilvēku kartes, aicinu pievienoties manam astroloģijas kursam. Septembrī, kā parasti, Saule atradīsies Jaunavā. Tur Saule uzmanību pievērsīs ikdienas lietām, darbām un veselībai. Līdz 23. septembrim Saule uzturēsies Jaunavā, un tad pāries svaros. Tad tendence mainīsies, parādīsies vēlme vairāk sevi izrādīt un labi pavadīt laiku. Mēneša sākumā, 9. datumā, Jaunava ienāks arī Merkurs, planēta, kas atbild par informācijas plūsmu, komunikāciju, mūsu domāšanu un runāšanu. Šeit Merkuram ir stipra pozīcija. Jāgaida, ka mūsu domāšana būs precīza un konstruktīva. Visi lēmumi būs pārdomāti. Komunikācijā bez liekas informācijas, viss par lietu. Merkurs Jaunavā uzturēsies praktiski visu mēnesi līdz 26. septembrim. Tad viņš pāries svaros un kļūs daudz aktīvāk un atvērtāk. Bet savienojums ar melno mēnesi mēneša beigās pastiprinās nekorektas informācijas plūsmu. Esiet uzmanīgi, neļaujiet sevi apmanīt. Mīlestības un skaistuma planēta Venēra gandrīz visu mēnesi līdz 23. septembrim atradīsies svaros. Šeit Venērai ir stipra pozīcija. Tā var izpausties harmoniski, līdzsvaroti. Tā var palīdzēt sakārtot attiecības, gan privātas, gan koleģiālas. Pēc pārējā Skorpiona tendence mainīsies. Būs vairāk asuma, greizsirdības, būs izteikts sāpīgs jūtīgums un konflikti. Ar 5. datumu Mars, planēta, kas atbildīga par rīcībām, ienāks Vēzi, un visi procesi un darbības palēnināsies, jo Mars mums ir atbildīgs par aktivitāti un rīcībām. Mēneša pirmos datumos, kamēr viņš vēl būs dviņos, būs jūtama lielāka aktivitāte, vairāk dzīvīguma. Pēc tam visi procesi kļūs lēnāki. Brīžiem var likties, ka tūlīt viss apstāsies. Mars Vēzi būs visu mēnesi. Tas varbūt arī nav slikti, jo varēsim izvairīties no nepārdomātām, impulsīvām rīcībām. Tas ir īpaši svarīgi, jo septembrī būs mēnesis aptumsums. Tas notiks 18. septembrī. Mēs atceramies, ka vispilgtāk aptumsuma enerģijas parasti izpaužas kādas no 3 līdz 5 dienām pirms aptumsuma un 3 līdz 5 dienas pēc aptumsuma. Aptumsums notiks zivīs, tātad primāri skars šo zīmi, tad Jaunava, Lauva un ūdensvīrs. Šīs zīmes vispilgtāk sajūtīs aptumsuma izpausmi. Vai arī, ja kādam no jums šājas zīmes ir planētas, jūs to arī jutīsiet. Aptumsums gaidāms ļoti emocionāls. Var sāsināties partnerattiecības. Kā zināms, visi aptumsumi ir cikliski, un katru reizi pie katra aptumsuma mēs ieliekam noteiktas vibrācijas, kas atkārtojas pie jauna aptumsuma. Tāpēc vajadzētu saglabāt mieru un līdzsvaru, būt uzmanīgākiem uz ceļiem. Un vēl par dažām planētām. Jupiters un baltais mēnesis, tas ir papildus atbalsts, aizsardzība un iespēja augt un attīstīties. Visu mēnesi atradīsies dviņos, kas pirmkārt palīdzēs viņiem. Bet Saturns, planēta, kas ierobežo un kārto pēc augstākiem principiem, atradīsies zivīs. Tāpēc zivīm jābūt īpaši pacietīgiem un uzmanīgiem.
Un tā pakāpeniski mēs pāriesim pie visām zīmēm. Bet atceramies, ka tā ir tikai kopējas tendences. Auniem ļoti nopietns, svarīgs mēnesis. Vairāk saistīts ar darba sfēru. Ir gaidamas krāsas pārmaiņas. Varbūt darba maiņa. Mēneša beigās daudz asu sarunu par jums. Vēršiem mēneša sākumā būtu labi ieklausīties tuvu cilvēku viedokļos, lai pieņemtu objektīvu lēmumu. Mēneša beigās paaugstinās traumatisms. Esiet uzmanīgi. Dviņiem, neskatoties uz papildus aizsardzību no augšas, mēnesis izskatās sarežģīts. Varbūt vajadzēs atteikties no kaut kā ļoti vērtīgā un svarīgā, un tas var būt arī sāpīgi. Tiks skartas arī materiāla sfērā. Tikai uz mēneša beigām viss sakārtosies. Vēžiem mēneša sākums ļoti labvēlīgs. Varēsiet sasniegt savus mērķus, realizēt iecerēto. Bet varbūt uzņemsiet uz sevi pārāk daudz pienākumu. Tāpēc mēneša vidū sajutīsiet enerģijas trūkumu un varēsiet pielaist kļūdas. Esiet uzmanīgāki. Lauvām mēneša sākums ļoti aktīvs, darbīgs, emocionāls. Jūs ātri iesiet uz priekšu un sasniegsiet mērķus. Mēneša beigās būs jūtams nogurums un smagums. Būtu jāatrod laiks atpūtai un spēku atjaunošanai. Jaunavam septembra pirmā pusē izskatās mierīga un līdzsvarota, bet mēneša beigās ļoti krass pagrieziens, negaidītas kardinālas pārmaiņas. Esiet uzmanīgi īpaši aptumsuma periodā. Svariem gaidami sarežģījumi partnerattiecības. Mēnesis izskatās pasmāks. Problēmas ar enerģiju. Pastāv varbūtībām, lielam enerģijas trūkumam. Skorpioniem mēneša sākumu labāk veltīt ģimenes lietām, saviem tuviem cilvēkiem, bērniem. Mēneša vidū varbūt nāksies iziet no komforta zonas un pieņemt svarīgu lēmumu, kas nesīs rezultātu, bet ne īpaši ātri. Strelnieki mēneša sākumā var nokļūt kāda divdomīga situācijā, kas varēs izvērsties par smagu un sāpīgu. Emocionāli būs sarežģīti un vispār daudz dažādu darbu, ko vajadzēs apvienot. Aktīvs mēnesis gaidāms mežāžiem. Materiāli aktīvs, iespējami finansiāli ieguldījumi. Kopumā mēnesis ir labvēlīgs. Ūdensvīriem jārīkojas pārdomāti un atbildīgi, iespējams nesaskaņas ar partneriem. Zivīm mēnesis atnesīs kaut kādas labas ziņas. Tas būs mēneša sākuma, bet mēneša vidū sāsināsies attiecības ar kolēģiem, īpaši aptumsuma periodā. Lielāka varbūtība konfliktiem. Mēneša beigās būtu vēlams pirts rituāls. Tas šodien bija arī viss. Saudzējiet sevi un paldies par jūsu uzmanību!